Tavs Auto TV atbalsta Sixt, autonoma pilna servisa autolīzings un auto abonēšana, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs. Gads Latvijas rallija faniem bija notikumiem bagāts. Gan ar krāšņām sacensībām nacionālajā čempionātā, gan ar vēsturiski pirmo VRC posmu mūsu mājās. Papildus tam mēs varējām just līdz Mārtiņam Saskam, kurš pie M-Sport sagatavotas Ford Puma stūres veiksmīgi debitēja Rally One ieskaites grupā pasaules rallija čempionāta posmā Polijā, un šīs pašas komandas sastāvā startēja arī Latvijas posmā un Čīlē. 2025. gadu Mārtiņš sāka ar startu rallijā Alūksne, kur viņš uzvarēja visos ātrumposmos un ierindojās pirmajā vietā absolūtajā vērtējumā. Bet, kā jau varat nojaust, tas vēl nav viss. Jā, šis gads iesāksies, es ceru, vēl labāk nekā pārējie. Tas gads ir iesācies vēl labāk nekā pārējie, un mēs esam nonākuši pie iespējas startēt 6 pasaules rallija čempionāta posmos gada vidū un 7. noslēdzošo Saudarābijā. Kopumā 7 posmi no 14. Mēs startēsim pussezona pasaules rallija čempionātā VRC1 klasē ar M-Sport Ford World Rally team. Līdz ar to, jā, es domāju, ka pēc šiem 2 teikumiem vairs īsti nekas nav jāsaka. Viss ir pateikts, jebkuram rallija pazinējumam ir pateikts. Ja mūsu message ir ne rallija pazinējumi, tad vienīgais, ko es varu teikt, ir sākt sekot Rallija TV un redzēt mūsu 7 nedēļas nogales ļoti milzīgā auditorijā, sākot no Zviedrijas, Portugāles, Sardīnijas, Igaunijas, Somijas, un tā kā, jā, būs fantastisks gads, un sezonu mēs sāksim ar ralliju Zviedrijā, VRC posmu Zviedrijā 2. februāra nedēļa, tad pēc tam neliela pauzīt, un mums sāksies tāds garš vasaras maratons. Tā kā, jā, tāpēc ir esam šonadēļ Alūksnē, gatavojamies Zviedrijas VRC posmam, un nevar sagaidīt, lai sākt sezonu. Tavs Auto TV atbalsta Sixt, autonoma pilna servisa autolīzings un auto abonēšana, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs.